feel it. O, Garais, tieši nācis uz otrās sērijas sākumu, ja? Es laiku domāju, ka man vajadzēs samontēt tavu paskaidrojumu, kāpēc ir tā, kā ir. Bet tas Garais pats atnāk. Garais, varbūt gribi uzsākt otro sēriju? Jāpiepumpējās. Atceries, mēs pirmo sēriju beidzam ar to, ka otrās sērijas sākumā atklāsim, cik tad beidzot, zirgspēku un kāpēc tā ir. Tagad man vajag izdomāt intro. Dosim Garajam? Ko? Jā, sorry. Labi, man vajadzēs vienam pašam tik galā. Tad tev būs jāimprovizē, ka tu esi Garais. Kā tu darīji šitas te? Kas Nevar tur? tā uzkāpt. Tas... Uzkāp uz abām mašīnām un uzmet backflip. Un nomirst. Parādīšu. Otrās sērijas beigas. Jauns dzīves sākums. Nu ko, sākam otro sēriju. Kā jau es teicu, tad parādīsim jaudas. Kādas tad mums beigās ir jaudas? Sāksim ar sarkano. Tu neliec savu kameru tik tuvu. Tad sarkanajam mums ir 185 zirgaspēki un 251 ņūtoni. Pa lielam es bišķiņās vīlies, tāpēc, ka es gaidīju kaut ko tuvu pie 200, bet sakarā ar to, ka mums neiet vanus, mums ir tieši tāda jauda, tikai jaudas līgani, un mums lielākā jauda sākās tikai no 3,5–4 tūkstoši. Šajā visā diapazonā vispār neiet mums vanus. Tātad vanus mēs nopirksim, ieliksim, un tad arī jābūt īstenībā jau pie tiem 200 zirgspēkiem, jo standartā viņam reāli jābūt kaut kādiem 170. Jo tas skaitās 2,3, bet tad 2,8 iekšiņi. Līdz ar to nemaz nav tik sūdīgi. Bet slīpēt tas jau netraucē. Slīpēt? Nē, vispār ne. Ziemā jau vispār 1,6, 1,8. Tur vispār ar 100 zirgiem brauc. Tā kā tādā ziņā nē. Bet tādā ziņā motors ir labs. Dzīvs. Motors ir dzīvīgs, vismaz izklausās. Bet jā, es cerēju, ka būs tie 190 vai kaut ko. Jo oriģināli 2,8 ir 193, laikam, cik es zinu. Es vienīgi nezinu, cik ņūtoni. Līdz stokam man pietrūkst 7 zirgi. Kročs potenciāls ir, 200 zirgi tev īzī var dabūt. Nu ko, tad ejam pie leģendārā taksīša. Šitas laikam bija pārsteigums visiem vislielākais, jo mašīna nebija reāli darbināta, nezinu, kaut kādu gadu toču vairāk. Veca degviela, vecs gaisa filtrs, pat veca eļļa un tā tālāk. Bet ar visu to rezultāts ir iespaidīgs. 198 zirgspēki. Tas ir jau pa 5 vairāk kā no stoka, jo tas ir oriģināli 2,8. Un 270 ņūtoni. Reāli daudz rekur grafika, pasieties kāds grafiks. Viss mukā iet, tā iet. Un īstenībā šeit arī ir nedaudz neejošs vanus, jo jābūt uz augšu jāiet. Ar visu to sataisot jaunu degvielu un filtru un tā tālāk, te var kaut kādi 220 zirgi, man liekas, izķert no šitā. Es zināju, ka taksis uzvarēs. Tu zināji? Zini, kāpēc? Man gan nelikās, ka taksis kāpēc? Jo mums tas, kad viņi lika tirgoties, mums TikTok speciālisti visi teica, ka šīs ir galīgi nočikarēts. TikTok divan dzirdēja. Jā, bet reku šeit man ir līkne, abas mašīnas kopā. Reku ir sarkanais, reku ir dzeltenais, plus mīnus. Vienādi, ne? Jā, pa lielam abiem diviem te vanus īsti neiet. Te vienīgi griezas stipri lielāk uzreiz paceļās. Bišķiņ kaut kas te iet, bet jā, tā kā sveicam Veco labo veterānu. Tādi mums rezultāti. Un tagad es esmu baigā dilēmā, jo īsti nezinu, ko te darīt. Pagaidām esam izdomājuši, laikam, ka motors pamainīsim. Šitā motoru liksim tur, un to motoru vai nu pārdosim, vai nu liksim šeit. Bet, sataisīt vanus. Ko Edijs par to saka? Edijs grib ļoti taksi. Vai ne, Edij? Bet viņš teica, ja motors samainīšu, tad viņam nav interesanti vairāk. Bet, katrā ziņā abi motori ir labi. Nav tā, ka tas ir sliktāks. Šito es gribu tikai tāpēc, ka mums tev ir M50 ieplūda, visādi tur tuning apkārt. Un Edijs man teica, ka vienkāršāk ir pārlikt nekā tur visu noskrūvēt, pārskrūvēt un uzskrūvēt. Kaut kā tā. Tā kā to esam visi noskaidrojuši. Garais reāli traucē mums tagad filmēt. Uzvarētājs ir dzeltenais taksis, bet mēs vēl pie tā atgriezīsimies, sataisīsim visu, saliksim kā vajag, vēl nomērīsim vēl vienreiz jaudu. Sarkanajam noteikti ar šito motoru, citi tur beigās ir, bet es nevaru apsolīt kad. Un tagad ir laiks pārvērtībām. To mazliet nomazgāt. Sāksim likt Winter Beater paku. Mums jāsliek piekare un mums jāuzlīmē uzlīmes. Mums ir vesels dizains. Nevarēja izvēlēties no daudziem dizainiem. Mums bija šitāds. Cik mums bija kaut 4 vai 5 dizaini izvēlējāmies beigās. Tad jūs redzēsiet, kāds viņš beigās bija. Paņēmām siltumu, jo līmēsim kamerā, jo starp citu mums ir garāžā baigā update. Jauna grīda, līdz ar to mēs nevaram likt to visu pasākumu iekšā. Kā tev saka garāža? Ļoti skaisti.
Pocīties kāda grīda, viņi vēl tagad žūst. Tagad nedēļa nedrīkst vispār neko darīt, tā kā mums ir neliels tāds atvaļinājums. Dīkstā. Tikai tāpēc mēs nevaram iedzīt šeit žurku. Brauksim iekšā kamerā. Un visu darīsim, bet reku mēs šitā te visu darām, krāsojam, te viss kaut kas mainīsies tā, lai būtu ļoti skaisti un jums būtu prieks atzīt savas mašīnas pie mums. Pie mūsu zelta rociņām, lai mēs varam darboties. Malacis. Labi, Tāpēc. tālāk. Bams. Tas ir noticis 24. gadā, 20. novembrī ir uzsnīts pirmais sniegs Liepājā. Yes! Ko tad mēs darām? Ritīgi priecājamies, apģērbamies, ritīgi iesim laiž žurcīti klāt, pasēties sniedziņš. Un mums ir kapats vaļā, durvis vaļā. Mums tas sūd nekas nelec. Mēs esam dusmīgs. Kur mums reiz par atslēgu? Ko pamēģināsim? Varbūt, ja ieslēdz kameru, tad iet. Nop. Kroši, man likās, ka dīzeļus nevar pielaist zem 5 grādiem. Tāds sūdīgs dīzeļus. Tas izrādās 2,8 arī nevar pielaist. Nezinu, kas notika. Mašu nosprāja vienkārši visu. Saka, bet es ziemā nebraucu. Shut down. Kroči, atbrauc mans glābējs, Eddie Boys. Edī, tu domā, ka tu vari labi pielaist, jā? Kroči, es jau ierunāju, te sniegs un žurka, izdomā, ka viņi iet ziemas miegā. Jāgaida vasarā, tad, kad varēs pielaist. Bet man liekas, viņš vispār nesits, pat dzirkstā pēc. Mēģināsim ar šito, kas ir domāts priekš RC. Eddie Boy mašīna, kas pieejama limitētā daudzumā. Kas pa figni? Kaut ko tādas pirmo reizi redz. Ko tu YouTubā saskatījies kaut kur? No. Kroč redzējāt, ar šito te odu štēlu nevar nemaz pielaist mašīnu. Tā kā visu, ko rāda YouTubā, tā nav taisnība. Tā ir ventilācija, ne? Tas ir aizspies. Ne? Opiņā, lieliņā, bet tas nav normāli. Tam vadam kaut kur te nav kaut kāds nekontakts te. Man liekas, tā mašīna būs vēlreiz jābrauc uz jaudas tenti. Man liekas, puse mēs jauda nav bijusi dēļ elektrības. Sūknim neaiziet, vanusam varbūt arī neaiziet. Un tad mēs domājam, kāpēc bišķiņ pietrūk jauda. Viņš jau iet labi tāpatās ar visu to, kad gļučī, bet vienmēr jau gribās vairāk. Katrā ziņā šūto ceitīgam. Tā, esam Rīgā. Rīgā esmu atbraucis pakaļ žurkai, kā jau redzējāt iepriekšējā video, pēc vanusa strādājošu uz vienu šrotu. Vai nezinu, vai tur filmēšu vai nefilmēšu, varbūt ļaus, varbūt neļaus. Un tad aizbrauksim uz veikalu zem kapata, man vēl šo to jāpaņem, lai varam beidzot visu salikt un ķūnēt visu kopā. Tā ko, braucam uz šrotu pēc ejoša vanusa. Bļāviens aizsūtīja ne tam numuram. Mēģinām vēl vienreiz. Pasieties, tad jau visādi BMW, kas ir? Tos man viss var dabūt, nekādi visādi diski. Jā, kāds tur smuks brūns. Nice. Ko? Noliksim Mercedes starp BMW un iesim pakaļ mūsu vanusam. Tā es jau biju sagatavojies. Interesi pēc pastījos, cik man naudu jāsagatavo, cik mēs bijām sarunājuši. Kaut kāds bija pārliecināts, ka mēs bijām sarunājuši 30 eiro, bet izrādās 40 maksā. Tad saprotu, ka man ir tikai 5 eiro. Domāju, labi, kāpēkās gan jau 5 būs, tad tā vasās 40 eiro tā. Un tāda es sāku grabināt. Pastieties. Neko 15 eiro sakasīju kāpēkās īstenībā, vai forši maksas reiz palika vieglāks. Nu ko, let's go. Ko tikām klā pie sava vanusiņa. Nopirkām, nopļāpājām, izrādās man ļoti pazīstams sen čoms. Rekur vanus. Vienīgi izstāst, ka vajadzēs šito te remkomplektu. Bišķiņ kustās. Man te Jānis teica, ka nedrīkst kustēties, bet bišķiņ kustās. Bet, izstāst dzīvelīgs un
būs viss labi. Tikai jā, paldies čaļiem par vanus un gaidīsim vienu no RR vēl. Pasīsimies, kādā stāvoklī tas būs. Bijām veikaliņā. Ekscentriskās boksītes nopirkuši esam un regulējumu samarizātoru atbalstu. Visu to spērku tikai tāpēc, kad man Jānis Tauklis, paldies tev, Janka, sasautīja labāko recepti, kā labāk turējās žurka. Ko tad braucam uz Liepāju, liekam visu virsū un tad jau testēsim. Man ir atnācis kaut kas labs atkal. Un tas ir vēl viens vanus priekš mūsu foršā E36. Es jau bišķiņu atpakoju vaļā. Interesanti, kā šitam būs tas stāvoklis. Tāds pats bišķiņu kustās, bet es domāju, ka būs labi. Šis izstās bišķi netīrāks nekā nopirkām no Rīgas čaļiem. Vispār es gribēju bišķiņu izstāstīt, ka mēs piedāvājam arī pretrūs. Es ļoti atvainojos par bardaku fonā, jo mums notiek remontdarbi garāžā, tāpēc mums ir bišķiņa jāiztiek ar vienu telpu, kur ir 2 pacēlēji. Un strādāt, cik mums ir redīgi kvadrātmetri? Kāds... 40? Nē, bišķi vairāk, es domāju, ka 60 varētu būt. 2 pacēlēji. Kroši mums ir labi piemērs īstenībā E30, kur ir pilns apakša atjaunošana. Un tad ir diezgan paslēgs Land Cruisers, bet Land Rovers Evoque, kam ir vaska apstrāde un nedaudz rūsiņu pietīrījām. To varam salīdzināt, kā izstāsta, kad piemēram, visi pilnīgi ir apstrādāts ar vasku, visi dobumi ailis. Ar šitādiem te aparātiem strādājam, ķīmijām, maucam. Šitas te darbiņš ir pārsvarā līdz 2 dienām. Maksimums visas mašīnas metāliskās daļas, dobumi tiek izpūsti. Arī ko apakša. Viss smuki, nekas cits nav nomačīts vai nokrāsots. Un šeit neskatieties arī, kur piemēram uz ķegām aprostoja iekšām vai tiltiem, jo tas ir visas maināmās daļas, kuras var nomainīt. Mums šajā gadījumā arī ko interesē. Mašīnas grīda, mašīnas arkas. Tad ar šitādu te darbiņu piedāvājumu un tad varam salīdzināt, kā īstās kaut kas nopietnāks un stipri dārgāk. Pilnīgi viss. Apakš norauti, bākas, tilti, bremža trubas, degvielas trubas, notīrīts, viss rūsas ar epoksīdas gruntīm nopūst. Un pirms klājām šito slāni melno, ko jūs redzat, speciāli eļļai tāda grunts uzpūst, lai uzklāt šo. Tā kā jā, šeit ir ļoti darba, daudz stundas ieguldīts, lai būtu rezultāts, kā šeit. Kā arī esam metinājuši šo to arī. Tā kā jā, palielam 2 dažādas lietas. Ir standarta pretrūras apstrāde, un tad ir jau pavisam tāda nopietna uz 3 Tā kā, ja jums vajag, droši kontakts, jūs zināt, kur atrast, rakstat un braucat ciemos. Šobrīd mazgāšu, lai sagatavotu BH aplīmēšanai. Saprotiet, aplīmēt netīra mašīna ir tas pats, kas mēģināt pielīmēt tapeti uz putekļainas sienas, nu nekas nesanāks. Plāns ir uzlīmēt jauno Winterbeater stilu, tādu, kas izskatās stilīgi un arī iztur brīnišķīgo ziemas ceļus. Kad mašīna būs tīra, dzīsim to iekšā kamerā un sāksim īsto darbiņu. Un gribu atgādināt, lūdzu piesekojiet kanālam. Piespiediet to sarkano pogu un neaizmirstiet zvanīt. Tas mazais zvaniņš ir mūsu lielā motivācija. Jūs nospiežat, mēs taisam vēl foršāku saturu. Paliec kopā, jo te viss tikai sākās. Let's go! Nu ko, sāksim ar nelielu cakas motivācijas dēļ, jāuzlēna enerģija darbam. Jā, mazliet jāpasmaļ, jo šeit priekšā ir ne tikai darbs, bet arī bauda redzēt gala rezultātu. Un tagad pie darba. Riepas ripinam kaudzītē. Šīs riepas ir īpašas. Īsti neesmu domājis braukt ikdienā pa parastiem ziemas ceļiem. Vairāk gan trasē, sniegotiem meža ceļiem. Dārgas, bet kas labi tur ceļu un labi kalpo, tajā ir vērts ieguldīt peso. Vissvarīgākais ekipējums pa lielam priekš Winterbeater ir labas riepas. Šoreiz es esmu patērējies diezgan. Nopircis Michelin. Pagaidām vislabākās ziemenes ar gudrajām naglām. 2 gadus Winterbeater pabraucot un citi čaļi braucoši tādām riepām saprot to, kad baigā tēma. Līdz ar to arī man vajag. Un šis būs pirmais Winterbeater paketes updates. Liksim virsū. Cerams, ka pacelsimies sliekšņiem. Laiks uzmontēt šīs brīnuma riepas. Skrujam vaļā veco riteni, un šeit jau sākās mazais piedzīvojums. Katru reizi, kad ķeries pie šī darba, liekas, ka spēlē krieva ruleti. Vai skrūvas atnāks viegli, vai arī būs jāpielieto visas zināmās un nezināmās mehāniķu maģijas. Un, protams, klasiskais moments. Vai sliekšņi turēs, vai arī viņi izdomās, ka šodien nav viņa diena un vienkārši sabruks. Vienmēr mazliet adrenalīna, bet labi ticēsim, ka viss būs kārtībā.
Jo, ja kaut kas šeit noies greizi, tad riepas varēšu mest iekšā marketplace'ā. Turpinam, cerot uz stingriem sliekšņiem un labiem rezultātiem. Svarīgi tas, ka šitām riepām 300 km jāpiebrauc miera režīmā, tāpēc man ir jāuzliek un nedaudz jāpabrauc, pēc kamēr nav sasniegts galīgi forši. Jo citādāk uzliek šādu te turps riepu un sāc idīgi vālēt, sāk naglas krist. Tu tur esi iztērējis dafigā, tos 100. Tā virziens var pareizi? Kur mums virziens? Ir pareizi. Vispār kaitina riepu montāžu. Es nesaprotu, kā cilvēki to var darīt. Vienkārši 12 stundas no vietas. Šajā pusē arī varam pacelt. Ko tu dari? O, bļā, apelācija bija. Nā. Nekas. Labi ieskrūvē. Tin. Šis būs mūsu showrooms mazais tagad. Tas ir dīzeļa sildītājs, jā? Jā. Mēs ielējam. Iedzinuši kamerā, mašīnu, uzsildījuši uz 30 grādiem, visi smaidīgi, priecīgi. Sakārtosim galdu, ņemsim ārā uzlīmes un tad mēģināsim saprast, kas vispār kur jālīmē. Un tad mēs te ar cakitu, jā, vienu pusi, otru, tad kuram labāk. Liekat likums, kuram labāk sanāks, man vai Arturam. Vai sadaram? Es neuzticos tā. Davai. Tas jau nav sadarēts. Uz ko tu? Es? Kas tas tāds bija? Kaut ko man tur pakasīja. Negad man pakasīja, kā... Tas ir tas dīzels? Jā. Tas bulciņiem bišķi. Tas ir bulciņu vēl. Tas mūsu uzlīmīts. Tur rakstīts ir uz fragile. Tev ir kaut kāda schēma apmēram kā tu... Man ir schēma telefonā. Tur, kur tu rakstīts, kurš ir kas. Arturs man vienreiz saka, viņš krāsā veiklā nopirka 100 gabals pa 10 eiro, ja tu teici? Nē, tā ir laika. Karš dārgi, un es viņam saku, es tādas skrotas pieaudzēšanu arī izmantoju tikai pa 1 eiro 100 gabalu. Šis ir transporta Kam papīrs, tāds jā, maizēs. No kur līmē šitiem te pāri, viņš nav ar to. Nu, viņš nav pār ar to transporta plēvu, ka tu uzlīmē uz mašīnu, uzkas un tad nopliec nost. Jo pa lielam ķipa viņi esot iedomājušies, kā tos melnos mēs griežam ārā ar nazīti un vienkārši līmējam uz mašīnas. Tā. Mēs to neizdarīšam šodien. Šī tāda ticība mēs te pieiesim, tad tā varētu būt, jā. Kas tas vispār ir? Kāds dizains būs? Pasties. Tas ir Lego, jā. Tā, mums ir schēma. Tu neizvēlējies to smuko, jā? Es izvēlējos smukā. Šito. Skaties, redziet, ir atzīmēts 1, 1, tad ir 2 un 3. Skaties, reku. 1, 1, kreisā puse. Labā puse 1, labā puse 3. Tad labā puse. Reku ir kur ir L1, L1. Redzi? Šitas te. Reku ir. Tā, tad šitas viss gabals jāgriež tagad ārā ar nazīti šitā un jālīmē virsū sānu. Tad ir 1, 1 vēl. Reku ir 1, 1. Bet cik viņš daudz? Ej, tu tagad izdomā. Pa lielam laikam šitas. Tas nāk vienkārši te kaut kur virsū. Saprot, ir tāds vairāk, kā to sauc, par kamuflāžu, ja? Nelielu. Un šeit sākās mums jautrākā daļa, jo uz mūsu foršajiem uzlīmēm nebija uzklāts pāri transportējošā plēve. Un īstenībā šis ļoti visu sarežģīju un pasākums ļoti jautrāks un nerviem kuteklīgāks. Un šeit sākās jautrākā daļa. Sapratām to, ka mums nemaz nav tik daudz transportējošā plēva iedot līdzi. Un, godīgi sakot, es biju vīlies šajā pasākumā,
jo man teica, ka gan jau izgriezīs apkārt, visu kaut ko un salipinās. Bet es sapratu, ka tas īsti nav tas, ko man vajag. Visērtāk būtu bijis, ja būtu iedevuši, jau var uzklāt transporta plēvu, un mēs varētu vienkārši noņemt smukprātīgi un uzklāt. Bet es jau savu labo sirdi pateicu, ka būs jau labi, gan jau tikšu pats galā. Un vienkārši mani tās sāk uzvilkt traki. Bet mēs ar caku jau nav mīkstie. Mēs plinti krūmos nemetam. Tā kā man jau ir pieredze ar auto aplīmēšanu, jā, droši zvanat man, aplīmēsim jūsu autiņu. Līmējam tālāk, kā ir, tā ir, neko darīt. Pats tā gribēju, pa gabaliņiem līmējam mūsu Winterbīteri. Bet vienmēr var improvizēt. Nē, hops. Viss izies tā, ka tas ir domāts. Nu, pirmais tests ir uzraut. Sapratām to, ka baigās iečakars ir, kad ir bez transporta plēvas sagatavots un iedots mums un paši čakarējamies. Sanāca tā kā sanāca, bet man liekas sanāca ir ok. Tagad jālīmē būs sāni. Nu kā tev? Jā? Kašas jau gandrīz bija uz līdzenas vietas? Nē. Čekā! Es varu nesaprast, ko es daru. Ko es domāju par šo pasākumu? Ko jūs domājat, mani mīļa draugi? Es gribēju. Tu vēl neesi pasūtījis? Man bija tāda iespēja. Šities būs ilgi, bet tajā video tas būs labi minūti. Reku Ramonu var parunāt. Ko nē? Arturs Karačs bija ielicis savā Instagramā 2 opcijas. Un es viņam teicu, ka man vispār patīk kaut kas cits. Viņš teica, Jo šis ir pilnīgi savādāks variants nekā šitais tie ir bija. Lego, pieaugušo Lego. Par cik viņš bērnībā nespēlējies ar Lego. Šis ir iepisīns, bet tā to var nosaukt. Kā saprast brīvdienas? Es ahum. Nu labi, nevajag jau traukt. Turini. Man liekas, tu gribi mirri. Man liekas, tu gribi mierīt. Speciāli, jā, tā kā ķipa. Tā plēve jau ir ar grudžiem salipus. No ko man tagad darīt? Nopirsties. Aizdegties. Baby, yeah, that shit makes me crazy. Yeah, that shit makes me crazy. Yeah, that shit makes me. You make me go loco. Baby, yeah, that shit makes me crazy. Yeah, that Mums vēl palicis nedaudz melno salīmēt uz šito sānu. Un tad jau ķersimies saldiem ēdienam, dzeltenajiem elementiem, kuri piedos to ķirsīti uz kūciņas. Tā mums tagad ir, sauksim šito pa agrējām vakariņām. Es teikšu, ka 50% jau ir aplīmēt. Mums vēl palicis tas sāns, un tad zeltenās uzlīmes. Zeltenās uzlīmes tas tāds saldais ēdiens salīdzinot ar šito gemorei. Vismaz tas bišķi vīlēs, bet pēc Winterbīteri būs ļoti labi. Tā kā jā, pēdam un bliežam tālāk. Avimbove. Nu, ko kā jūs redzat, mums ir beidzot uzlīmēts melnais. Īstenībā bija baigais čakars. Nu, tādā ziņā, tāpēc, kad man ļoti nepatika, kad bija sagatavots bišķiņ ne tā, kā vajag. Palika pāri vēl, līdz ar to es samaksāju bišķi vairāk vienkārši par to, ka tagad stāvēs stūrītī visādi melni ornamenti. Bet mums ir laiks ķerties, kā saka, ķirsītim uz kūciņas, glancētam dzelteniem elementiem. Rulēsim vaļā un pasīsimies, kas tur mums tur ir labs. Vajadzētu būt baigā mērcē, jo īstenībā man patīk tas melnātais matāt. Opiņā! Nu, ko tagad galvenais ir nesaškrieties meistarībā un neiet cirst kaut kur ar nažuku. Tā viens mums ir. Utrīsim uzreiz otro un trešo. Es domāju, iedos diezgan labi bomba, tas zeltenais akcentiņš. Tas ir tā kā, ķirsīts, ja? Ķirsīts uz kukas. Tad beidzot sākam līmēt dzeltenos elementus. Melnie mums bija matētā krāsā un dzeltenie ir glancētā krāsā, kuru piedos tādu kā atstarošanas efektu. Visiem jau parādās labs garstāvoklis, visi sāk jokot, jo mums iet beidzot uz beigām.
Nu, kā jūs redzējāt, kadrā meitenes uzlika pēdējo punktiņu uz ķirsīt, un mēs secinājām to, ka īstenībā ir ļoti labi, ne? Ko man pašam arī patīk. Tad mēs izdomājām jau, ka tāda trakna sarkana līnija, un tad būs vasarā drift mīsls uzraksts, un tad jau sajies tas dizains. Man liekas, ka ir labi. Līmējot sapratām, ka vajadzētu vairāk šitādas logo, uz kāpata, piemēram, uzlikt. Varbūt arī vajadzētu uztaisīt īstenībā. Bet kopumā ir kaut kāda savu to raksturu iedevām ar šo dizainu. Nav vairs vienkārši sarkans. Beka. Te var redzēt, ka šitas čalis laikam kaut kādas sūdzes taisa ar zilām. Kaut ko štirī. Nu ko, šitas etaps mums ir noslēdzies. Riepas esam uzlikuši, dizainu esam uzlīmējuši. Dizains īstenībā veselu dienu mums paņēma. Un tad rītā dzenam uz pacēlāju. Tur jau dosim Edijam izpausties, saliksim visu, ko vajag. Un tad vēl pannas jāuzliek. Tā, esam labi pagulējuši. Un laiks ir dzīt iekšā dot Edijam. Edija labajās rokās. Parādīsim, ko tad mēs telēsim virsū. Un pa lielam šodien un rīt vajadzētu pabeigt. Un es tā pieļauju, ja gadījumā es neizdomāšu vēl motoru nomainīt. Braucam iekšā un sākam skrūvēt. Reku mums ir eļas radiators, bet stūras pastiprinātājiem, lai mums nekarsē virs augšā eļas pastiprinātāji sūknis, lai foršāk braukšana un tā tālāk. Tad mums ir regulējumās amortizatora ķēgas. Šitā visa recepti ir man no ļoti labi braucēja. Jāņa sazvanījos, un visi izstāstīja, ko man vajag. Šitāds te nāk amortizators. To var regulēt šitā sagāzumu. Tālāk mums ir aizmugurē regulējumās ķēgas. Tās nāk šitā te. Nāks. Šitas regulē atkal aizmugurē jau riteni. Jo taisnāk riteņu žurkai, jo labāk viņš vadās. Nu tā vismaz saka. To notestēsim. Tad mums ir, protams, jāuzliek jaunu amortizatora aizmugurē, stūre un prieka svīra. Lielam visi jāizbrauc vēl uz savirzes stenda, jāsaliek savirze un jāgaida sniedziņš un sākam skrūvēt. Edī, ko tu saki par dizainu jaunu? Baigi labi. Tu biji skeptisks, ne? Nu, es domāju, ka nebūs. Edijs ir visskeptiskākais cilvēks, kādu es zinu. Mēs īstenībā arī paši daudz ko izdomājām savādāk nekā bija. Piemēram, šitas slīpi, to mēs paši izdomājām. Šitos arī mēs paši izdomājām, jo nebija. Jo īstenībā tās palika pāri, šitās gabali, tad mēs domājām kaut kur viņu likt. Jo es izdomāju, ka šitie lielie leveni, ka tie stiklā neizstītos normāli. Nu, jā. Bet es atceros, mēs šis ledbāru vēl atveduši. Kur tu gribi likt viņu? Viens tur un te. Nu, ne jau uz skapa. Uz skapa tīsimā es arī domāju, ka vajadzētu, jo tas skapās tāpat ārabas jāmet. Nu, jā, tas ir caurumi jāvar. Nu, jā. Ja bija domājis, varbūt šitā te. Divus šitā. Vai nu viena augšā, vai nu viena te. Nu, tas atkarīgs kādu tu ledbāri, es domāju. Augšā man liekas kaut krūtāk, ne? Ja tev ir tas liektais, tad jau tev nevajag pa sāniem. Jā, man vajag vairāk vajag sāniem, ka kritīgi, ka šitā te, tad neko neredz. Nu, jā. Vislabāk būtu, man liekas, augšā. Tā kā offroadnieki? Vai arī viss caur tā un tie, kas aizmugurē brauc, arī neko neredz. Tā kā offroadnieki? Nē, nu tev jau var, zin kā, nu tā mašīna jau uzmanību Viņi jau nepievērš. skatījās manīm, jo viņi tāda škrobīgi bija, kad es pabraucu ganām. Nu, mašīna jau uzmanību nepievērš, nē. Bet pievērš, viņi ļoti daudz skatās. Kādu domā, cik tev ilgi apskat būs? Kas man būs slikts tāds, neskaitot prieksvīru? Nu, šito mums vispār nevajag runāt kamerā. Policisti kungi. Šis vispār ir ļoti laba profesionāla tehnika, būs droši. Tā kā var citas ņemt tur un bimbāt ārā. Labi, laiks ķerties klāt. Varētu mājās, vai? I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the Edijs jau mums ir uzliks pirmo ķegas regulācijas flanci. Bija grūti nomainīt? Nē. Nē? Nē. Tagad, ko tu mainīsi? Apakšējās šitās ķēgas Redaktoru pārējais, regulējumā. redaktoru mums vajag mainīt. Redaktoru pēc tam. Tagad šitas ir rekur oriģināls. Mēs varam parādīt. Rekur šitas. Rekur oriģināls. Tā viņa izstāsta. Un ko viņš vispār dara? Viņš dara to, tā kā man Edijs stāstīja, ka viņš ļauj regulēt riteni. Šitā vai šitā. Mēs tam uzliksim vēl šitās garās ķegas. Mēs varēsim regulēt gan šitā, gan šitā. Un būs stīgā. Mums te ir Winterbeater paka, bet tas ir Robim, jo viņas smukās detaļas ņemsim nost un liksim stikla šķiedras detaļas. Mums ir stikla šķiedras bufers
ar visu lūpu jau, nevis lūpu, bet ar brīli augšējo. Un stikla šķiedras kapats, kurš jau ir nogruntēts. Caur maniem var dabūt stikla šķiedras kapatu un stikla šķiedras bamberi. Edijs teica, ka man mašīna šodien nebūs, tāpēc, kad mūsu metinātājiem šitās te bukas galīgi izģērbušās. Tā kā jūs redzējāt, Edijs jau ir samainījis apakšā regulējumās ķegas, un tagad viņš močīs amortizators mainīs jaunu pašu lētākos, kurus atrada, pietiks šitie tāpat solo. Edijs mums ir nomainījis, cik es skatos stūri. Ja vienīgi vai taisni viņš ir uzlikts, tas labs jautājums. Tad mums ir regulējamās ķegas un atsaites uzlikts, un tagad viņš mainīs amortizatoru. Mums vēl paliek redaktors, kas būs tas kērītā, priekasvīra, koili jānoregulē uz augstāko, tur pats man ir radiators, ka LED bāri vēl kaut kādu, un ventilators jāuztais uz pogu, kas izklausās, bet nedēļas darbu. Tā kā turpinām skrūvēt. Te jaunu Makau man te izsauc ovālā kabineti. Edijs saka, ka viss slikti, vecais tur nekur nevar braukt. Mums ir sapūvis amortizatoru gāzes amīša. Reku te. Mums ir ierūsējis otrā pusē. Paņem nost. Pusē viss smuki. Viss tīgā. Īsāk sakot, tomēr kaut kas ir jāmet. Šitās žurkas lāstas metināšanas. Labi, mācam tālāk. Kars mums jau pienācis, nav tik viegli īstenībā ar žurku, kā mums likās, ka mēs šodien un rīt saskrūvēsim. Šito amīti jau esam saskrūvējuši, atsperi iespriegojuši, jau pacēluši augšā. Un tad Edijs paņēma, izdomāja, nu labi, šito te jāpamēģina. Jāpastās, vai ir vispār īstais. Un mums neiet kopā špilkvietas, kroči. Šitas te vai no citas mašīnas, vai no rūpnīcā ir brāķis. Līdz ar to ir pilnīgi liekas darbs izdarīts. Sakarā šo mums ir pilnīgi izšauts Edijs. Jo čiečekars un žurka laikam nebūs tā šoreiz paklausīgākā priekš pirmdienas dienas. Lai čaļi domā, ko darīt ar šito šteli, viņi man teica, ka pirmo reizi šitā te, tad, kad mums atnāks īstie atbalsts, tad arī uzskrūvēs regulējumos. Tā kā turpinam. Sametināta glāze, diezgan pat smuki, parādīšu līdās. Un Edijs jau ir uzlicis vienu amortizatoru, un tagad mēs liekam otru amortizatoru. Viss smuki sametinājumi, visi stīdzītī, jau jauns atbalsts, jauns amortizators, tāpat arī otrā pusē, jauns atbalsts. Tā kā tā mēs te darbojamies. Tā kā šodien mums ir pēdējā diena, kad mēs varam atļauties bīteri skrūvēt, tad jau redzēs, cik tālu būsim izdarījuši. Tā mums ir risinājums, izdomājām, kur likt šito te lielo stūžu pasminātāju radiatoru, lai mums forši dzesē un varam mizāt bez bēdu. Tā mums šeit ir stūžu pasminātāju noplūdu neliela. No šejienes laikam sāksim savienojumu. Un tad iesim uz šito. Liksim priekšā radiatoram. Šito ņemsim nost. Jo ziemā nevajag, uzliksim jaunu mufti, jo ir aizdoma, ka viņš pietiekoši labi nedzesē, nevis nedzesē, bet nestrādā. Un liksim radiatoru šeit, priekšā. Un cerams, ka būs kāda jēga no tā pasākuma. Ķeramies klāt piekarei. Vai auto būtu gatavs ziemas ceļiem, gan pilsētā, gan mežā, gan trasē. Un varbūt arī būs mums ledus un varēsim pagāzt paeslušo ezeru. Sākam ar amortizatoriem. Tie sen jau kliedz pēc maiņas, un tagad beidzot tikšu pie jauniem.
Vēl mainām atbalstus, lai mašīna būtu stabila un regulējumās atsaites, lai vadāmība kļūtu precīza, kā šveicis pulkstenis. Tas viss, lai ziemas ceļos auto turotos droši un neizpildītu nevajadzīgas deju soļus. Protams, piekara vienmēr slēpjas pārsteigumi, bet cerams, ka viss izdosies gludi bez neparedzamiem pārsteigumu momentiem. Pasties, vai viņš vispār dzer šitā, viņš vajag bačus pārlikt šitā. Jā, jāiet pakaļ otrai kastē, tai nebija tas čipsīgs. Jā, nu atnes to otru arī. Reku mēs dabujām manos krājumos otrā stāvā filtra kasti, gaisa kasti. Viņi ir ļoti svarīgi ziemā, tīpaši tie, kas lieto šitos te koniskos vasarā. Tā kā pārsvarā žurkām te visi vaļā, tad mums mauc sniegs virsū, mēs iemaucam kādā kupanā, tad dabūnām mitrumu, motoram kridingš. Vajag šitās saglabāt, jo mūsdienās viņi maksā kosmos, vai ne? Apmēram 100 eiro sākot, tā runā. Bet man laikam šitādi 2 vai pat 3 varētu būt krājumos. Šitā mums nedara, gandrīz nedara. Nu, un šitas pildīs tādu funkciju. Viss sniegs, kas nāks augšā no motora telpas, nedabūsim mitrumu filtrā gaisu un varēsim izāt tālāk. Uz ziemu šitādi te gādājiet, kam ir vai kam nav. Ar šitiem lūdzu nebrauciet, vai nu kad ir kam sienas ir uztaisītas. Uzliksim stūras pastiprinātājiem papildus radiatoru, lai mēs nenoslogotu stūras pastiprinātāju sūkni. Tas ir īstenībā ļoti, ļoti svarīgi šitam visam pasākumam, īpaši vasarā. Ekstra dienu šito nosauksim, jo nepaspējām 2 dienām izdarīt to, ko vajadzēja izdarīt. Visādas problēmas bija, tad tas nedara, šitas nedara, tad tas nolūst un tā tālāk. Tad tagad uzliksim vēl no takša glāža atsaiti, nomainīsim eļļu un uzliksim pannu šito. Tad citu šito var dabūt pie mums, ja jums vajag kādam. Un tad, pa lielam, viss. Mums jāsagaida ir amortizatora atbalsta regulējumie un sāna pannas vēl jāuztaisa. Tā šitā ir mūsu sāna panna līdz pat pusgrīdai. Šis ir koncepts. Mums uz sākumu jāpamēra, vai viss dara. Un tad jau laidīsim uz tirdziņu, jo ir pieejami tikai sliekšņi šitādi īsie. Šis ir pilnais pat viss pa pusgrīdi. Viss kardānam. Winterbeaters pasaka lielu paldies Eniju Seļņām. Mums šī dāvana ļoti nodara. Aizsarga pannas no izturīgas stikla šķiedras. Tas ir perfekts risinājums, lai pasargātu dzinēju no akmeņiem un citiem ziemas ceļu pārsteigumiem. Tas nodrošina drošību pat skarbos apstākļos. Pie mums var gan iegādāties, gan uzstādīt šādas pannas. Mēs esam beidzot noslēgumā. Mums ir palicis tikai nomainīt eļļas filtru, piešķilt un braukt ārā un gaidīt ziemu. Nu, ko tas ir galā? Mums ir jāgaida sniedzīšana. Ja nevar sagaidīt, ka varēs šito raķeti kārtīgi izgāzt, izmēģināt. Galvenais jautājums iesim paprasīt Edijam par šīm 3 viņa mokošām dienām, skrūvējot Winterbeater. Ejam paprasīsim. Jo Edijs mums ir baigais malacīts. Nākošos motors būvē. Edi, kā bija šīs 3 mokošās dienas ar... Nebija jau tik mokoši, nebija traki. Jā? Nu jā. Un nestāst. Nu, bija labi. Es te parādīju visiem skatītājiem, cik tu biji izšauts jau otrā dienā. Nu, ir bijis trakāk? Lamatām. Bet paldies tev. Pēc malas. Nu, kā braucās tagad? Ļoti labi. Savi ir uztaisīja vispār stīgāk. Tā, nu ko? Edijs saka, ka viss bija forši. Tā jābūt! Mašīna, man liekas, ka deg. Ko tu lēji? What the fuck?
brīdi tikko bija tāds action, bišķiņ man jātiet. Man šeit ir maziņš pārsteigums, tā kā tuvojās Ziemassvētki, mēs izspēlēsim 100 eiro dāvanu karti pie mums kā pakalpojumu, bet jums ir jāuzraksta komentārs pēc jūsu domām, kas tikko kā pie vēlna notika. Tas uzvarēs šo foršo dāvanu karti pie mums. Bet, ja nebūsiet... Bet, ja neviens nebūs trāpījis un uzminējis, kas šeit notika, spēlēsim pēc komentāriem. Tas dabūs 22. datumā izspēlēsim šo pašo stilīgo dāvanu karti. Tiekamies jau nākušā sērijā. Wanna feel it.